šo pamatprincipu novērtēšanas gudru. Cienījamie kongresa delegāti, man ir ierosinājums labojumam jautājumā par Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa darbības pamatprincipiem. Proti, es uzskatu, ka nepieciešams formulēt, ka Latvijas Republikas Pilsoņu kongress ir Latvijas Republikas vēlēta tiesiska pārstāvība. Domāju, ka šis labojums vajadzīgs tāpēc, ka pirmkārt valsts pamatelements ir tauta, tātad pilsoņi. Otrkārt, teritorija atsevišķi sevi pārstāvēt nevar, un Latvijas Republika turpina pastāvēt kā starptautisko tiesību subjekts. Es domāju, ka šis labojums ir vajadzīgs arī citos pamatdokumentos. Tātad Latvijas Republikas Pilsoņu kongress ir Latvijas Republikas tiesiska pārstāvība. Pretējā gadījumā, ja paliek kā projektā, tad pirmkārt var rasties maldi, ka Latvijas Republika tiesiski nepastāv, it kā pastāv tikai pilsoņi. Otrkārt, Pilsoņu kongress pēc savas būtības tuvinās sabiedriski politiskajai organizācijai, un treškārt var rasties maldi, ka Latvijas Republiku tiesiski var pārstāvēt kāda cita institūcija. Paldies par uzmanību. Lūdzu tomēr savu ierosinājumu rakstiski iesniegt sekretariātā, redakcijas komisija to noteikti ņems vērā.